Tavu pašreizie apstākļi ir tikai kā atspulgs tavai iepriekšējai domāšanai un tavām rīcībām. Pavisam pamatā ir tas, ka mēs paši radām savu realitāti. Un tā realitāte, kur rodās, respektīvi, viņi rodās šeit. Tas, kas mums šobrīd, piemēram, kurš cilvēks, kurš šo skatās, ja, tavu pašreizie apstākļi ir tikai kā atspulgs tavai iepriekšējai domāšanai un tavām rīcībām. Tas ir tāds, šo realitāti tu esi radījis uz iepriekšējo domāšanu. Lai tu nonāktu citā realitātē. Tu vari, piemēram, tu saņem tur mazu algu, ja tu fokusējies to 200, nezinu, tur paliek pēc visiem rēķiniem 200 eiro. Ja? Un ja tu turpinās, man paliek tikai 200 eiro, man nekad nepietiek un tā tālāk, tu tikai vairāk un vairāk to dabūsi. Ja? Tātad tu nevari, tu tā kā reinforso to, kā pareizi, tā kā pastiprini to realitāti. Tu reaģē uz pašreizējiem apstākļiem un tikai pastiprini to realitāti un tikai dabūni vēl vairāk to pašu. Tātad, lai mainītu savu realitāti, no sākuma tev ir jāizbūt tā realitāte šeit, un jau jābūt tādā emocijā, tā kā tā ir tā realitāte. Nu, kā tu justos, piemēram, ja tu šodien būtu no sērijas fitness kanāls, būtu, nezinu, visā Eiropā, piemēram, tur no sērijas top selling, šeit te uzturbagātinātais brands, ja, nu pieņemsim. Un kā tu justos? Nu, tu justos figēnu, vai ne? Tur dienā nāk, tur, nezinu, 1000 orderu un tā tālāk, ja? Un tādā sajūtā tu dzīvo, un tikai tad tava realitāte sāks reāli mainīties.